Baznīca, Viensētas, ielu skati, dabas vērtības un cilvēki. Tā jaunie mākslinieki ataino Viļānu pilsētu. Ekspresīvās ar tehnikas un krāsu daudzveidīgās gleznās mākslas studenti radījuši vēl nebijušus veidus, kā attēlot pilsētvidē redzēto. Es iespaidojos no baznīcas, kā arī no laikapstākļiem, jo vislabāk zīmējums un gleznas gleznot bija tieši, kad saule riet vai saule lec, jo tur tad tieši tās smukās krāsas. Es ķieģeli atradu vienkārši aiz mājas kādas, tādā pļavā, un es ieraudzīju, man gribējās viņu tā kā apgleznot, es viņu apgleznoju ar Viļānu tādiem kā punktiem, kuri man vairāk asociējas ar baznīcu, ar pieminekli, kas atrodas uz baznīcas vārtiem, ar stabiem un ar govi, ko es redzēju pa ceļam staigājot. Studentam ir svarīgi iziet ārpus telpas, ieraugot, kas notiek ārpasaulē. Ja, tāpat laikā tā ir komunikācija vairāk vai mazāk ar pilsētas vidi, kur studentam var atnākt pajautāt, ko tu glezno un kāpēc. Un tā ir sava veida komunikācija, sadraudzēšanās ar realitāti. Vietējie pēc darbu apskatīšanas norāda, ka mākslinieku darbi atspoguļo tās vērtības, no kurām veidojas viļānieša identitāte. Tas ir arī veids, kā arvien vairāk ieviest laikmetīgo mākslu un kultūru vietējo dzīvē. Mums ir vēlme savu pilsētu darīt skaistoku, interesantoku, papildinot to, kas jau ir ar kaut ko citu. Visvairāk tomēr uzrunāja baznīca, klūsters. Tas ir skaidrs. Uzrunāja cilvēki, uzrunāja, kur ir mūzikas skola, tagad daļa, kur muiža sāka, te uzrunāja, upe uzrunāja, dzēļnieki uzrunāja. Neparastas kombinācijas, ko no rēta, piemēram, pīzaceļotīs īrauga. Ļoti daudz ir arī lītas, vai arī ākas un vītas, kuras mēs varbūt vītēji esam tik jau ļoti apraduši ar jom un nevienmēr vēlētos jūs pamaņēt, bet brēnišķīgo mākslinieka acis jūs pamana un atklāja ļoti neparastā veidolā. Ir spieši parodēt šos darbus tādus, tos vītas tādus, lai mēs varētu mocētīs, lai mēs varētu maiņētīs. Mākslas plenērs Viļānos notiek jau 2. gadu. Viļānieši to vēlētos ieviest arī kā ikgadēju tradīciju, ar mērķi saglabāt vēsturiskas liecības, lai pēc gadu desmitiem spētu atskatīties uz pilsētas pērlēm. Pagājušajā gadā mēs aptaujājot studentus, mums atklāja, ka viņiem Viļāni izskatās bolti, kāda individu pilsēta. Viņi atklāja, ka viņiem ļoti patīk mūsu dzeltenos postkastes. Un tos ir lītas, kuras jau var veidot pilsētas tādu estētisku un garīgu identitāti. Bija vēlme, vajadzēja izstaigāt pilsētu vairāk un atrast kaut kādus sīkumus, ko es pagājušo gadu neatradu. Un tad es sapratu, ka man tos vajag tieši, ko citi cilvēki neredz parastie cilvēki staigājoties ikdienā. Man vajadzēja tieši to parādīt, sīku, izcelt to, ko cilvēki var nepamanīt ikdienā. Pēc plenēra katra mākslinieka viens izvēlētais darbs tiks saglabāts pilsētas apvienības pārvaldē, veidojot kolekciju.